Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies Brīvības studijā, kur cieņā tiek turēta vārda brīvība un nepastāv cenzūra. Šodien viesos Līga Krapāne. Labdien! Parunāsim par presi, par kultūru, jo, ja mēs tagad skatāmies televizoru, vai vēl tad jāsaka tā, ja mēs skatāmies televizoru, mēs esam dezinformēti, bet ja neskatāmies, tad esam neinformēti. Jā, apmēram tā ir, jā. Tieši tā. Nu, to mēs arī tagad faktiski ejot uz ielām un tiekoties ar cilvēkiem, jo mēs pirms vēlēšanu periodā, protams, ka ejam uz ielu un dalām savus informatīvos materiālus. Un jāsaka, ka tas ir tāds ļoti labs tā kā tests, kas notiek ar sabiedrību. Nu, pirmkārt, sabiedrība ir totāli sašķelta, polarizēta, gan pēc nacionālā principa, gan arī pēc, teiksim tā, ideoloģiskā principa, ja? Medicīniskā principa. Medicīniskā principa, un cilvēki ir ļoti, ļoti noguruši. Un skaidrs, ka var ļoti labi redzēt tos, kuri ir, es negribu lietot šo vārdu nozombēti, bet laikam būs jāsaka, kuri ir tādā veidā, nozombēti no mūsu, tā teikt, platstraumas mēdījiem, un no sabiedriskajiem mēdījiem, kuri ir ielikuši savu artavu, lai cilvēki būtu nikni un lai cilvēki viennozīmīgi dzirdot vārdu šlesers, domāt tādās kategorijās, kas ir negatīvas un lai neteiktu vairāk arī izpaust savas dusmas. Tā kā ko es te varu piebilst? Mēdīji ir atslēga jebkurai sabiedrībai, jebkuram procesam, jebkurai revolūcijai beigās. Un mēdīji cilvēku var dezinformēt un var cilvēku padarīt arī domājošāku. Mūsu mēdīji, diemžēl, šobrīd nodarbojas ar, manuprāt, klaju dezinformāciju, īpaši tagad pirms vēlēšanām, citiem vārdiem sakot, nav mēdīja, ko es šobrīd varētu minēt, kurš būtu ideoloģiski neitrāls. Diemžēl nav. Ir kā tas sazvērestības teorijas, un globālistu tas uzdevums ir tā kā savākt savā pusē zinātniekus un medijas tieši, tad viņi var operēt un pilnībā kontrolēt sabiedrību, jo absurds arī tāds, ka viņi tiek saucās sabiedriskie mediji, lai gan kad ziemā bija pasākums pie televīzijas, kur vispār nolaida režģus priekšā, tagad bija jūlija sākumā arī protests par to visu, gan par ģimenēm, un ka viņi tur reklamē savus spraidus un tā tālāk, un kad neviens no televīzijas vai no radio neiziet pie sabiedrības runāt, tad kā viņi vispār sevi var saukt par sabiedrības medijiem, sabiedriskajiem medijiem? Es teiktu, ka tieši tāpatās kā Eiropas Savienībā ķibeles sākās no tā brīža, kad Eiropas Savienība no savas konstitūcijas izņēma ārā pantu, kas vēstīja, ka Eiropa ir būvēta uz kristīgām vērtībām, šī panta vairs nav. Tieši tāpatās ar sabiedriskajiem mēdījiem. Sabiedriskos mēdījus ar ļoti skaļiem lozungiem, cik tas būs labi, cik mēdīji būs neatkarīgi, izņem no reklāmas tirgus. Es to esmu teikusi un teikšu, ka sabiedriskajiem mēdījiem ir jāatgriežas reklāmas tirgū, jo pretējā gadījumā viņi viennozīmīgi ir atkarīgi tikai un vienīgi no varas. Un ja vara tiek eksponēta ne tā kā vajag, tad, protams, sviras var būt arī materiāls, kas ļoti loģiski. Tieši tāpat kā arī šajā Covid laikā komercmēdīji tika uzpirkti, finansēti no mēdīju fonda. Tādējādi, ļoti pareizi tu teici, tātad mēdīji un zinātnieki. Un tas viss kopā arī saliek to bildi, kādā veidā var panākt sabiedrības gan bailes, jo kas ir jāiedveš sabiedrībā, lai būtu manipulējama? Bailes. Un to var izdarīt caur mēdījiem. Tā kā tā bilde diezgan konkrēta un nepārprotama, un man jāsaka godīgi, varbūt atgriežoties jau pusotru gadu senā vēsturē, kad tapa šī 150 cilvēku vēstule parakstīta valsts amatpersonām, kur viena no parakstītājiem bija es, un tad sākās man epopēja ar valsts kontroli. Bet faktiski tad, kad 20. gada sākumā nāca klajā šie te vēstījumi par to, kad ir vīrus, kurš ir nāvējošs un tā tālāk, un cilvēki tika slēgtas robežas un tā. Man jāsaka, pirmajā brīdī es noticēju nopietni.
bet pēc tam nepagaida cik ilgs laiks, kad es sāku uzdot jautājumus, kas tas ir? Kaut kas tev kārtībā, man bija tieši tāpatās. Tāpēc, ka bija precīzi, man kā PR cilvēkam, es tomēr lielāko daļu savas dzīves esmu šajā jomā nostrādājis, man kā PR cilvēkam uzreiz sāk salikties, te jau ir atstrādāti vēstījumi, tas jau izskatās pēc konkrēta PR plāna, ja? un soli pa solim tā radās šie jautājumi, kas notiek, ja? Bet visā tajā bija iesaistīti zinātnieki, protams, uzticies zinātnei, un mēdīju, masīvs mēdīju, masīva mēdīju piesaisti, ja? Tā kā, tur nebija varianti, ļoti precīzi atstrādāt, ļoti. Jā, tu minēji par to arī reklāmas tirgu, ka jāatgriežās medijiem, jo medijiem tas finansējums var būt 3 veidu, cik es saprotu, tas reklāmā, budžets un abonēšanas maksa, un abonēšanas maksa mums arī nav šiem te medijiem, jā. Tas ir vienīgi drukātai presē, ja es gribu zināt, kā tur noķert līdaku, es abonēšu copes lietas, ja es gribēšu zināt, nezinu, kā pankūku uzcept, es abonēšu, ja to Ievas virtuvi vai kaut ko, ja, kur mēs maksājam pa saturu arī, vai ne, tāpēc arī tā situācija, ka ir tikai tas viens finansējums no budžeta, un principā sanāk sabiedrība maksā nodokļus un uztur sistēmu, kas viņu dezinformē. Jā, es esmu kategoriski pret, ka par maniem nodokļiem un man līdzīgi domājoši cilvēki nodokļiem sabiedrībā tiek dezinformēta masveidā. Un tas arī, kas vispār šobrīd notiek, es par to runāju arī partijas kongresā, tā ir kreisā liberālisma, teiksim tā, jau tas ir vairāk nekā kreiss liberālisms, ja, tas jau ir ultra, tā ideoloģija, kas tiek masveidā pludināta iekšā jaunajā paaudzē, jaunos cilvēkos, vispār sabiedrībā, piemērs tāds arī caur mēdījiem. Šobrīd, kā mēs zinām, dabiska ģimene, principā tiek demonizēta. Vai tur cilvēki, kuriem ir daudz bērni, vai viņi ir alkoholiķi un neko nesaprot no reproduktīvās veselības, ja? Vai nabadzīņi, kaut kādi pilnīgās padibenes. Apmēram tāds tēls tiek izveidots par daudzbērnu ģimeni. Vai ne? Jo mūsdienās taču daudz bērnu, tas, kāpēc? Kādā sakarā, ja? Tas nekas, ka mēs izmirstam totāli. Te pašā laikā viendzimumu ģimenes tiek idealizētas. Un beigu galā jau tiek vests stāsts uz to, ka principā viņiem vajag atļaut adoptēt arī bērnus. Ja? Tas ir nākamais solis. Ja? Un tas viss atkal prasmīgi tiek vests cauri mēdījiem. Jo, piemēram, neaizmirsīšu nekad, kas mani patiešām nepatīkami pārsteidz un arī lika aizdomāties, ir šīs te pirms Ziemassvētku tās dot 5 akcijas ar dažādiem cēliem mērķiem. Ja? Tur, man liekas, ka aizvadītajā gadā bija saistībā ar telpu pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos, ja? Bet man šķiet pirms 2 gadiem šī te akcija bija tā kā pret vardarbību ģimenē, kas cēls mērķis, es nenoliedzu, ka ģimenēs ir vardarbība, es nenoliedzu to, bet tādējādi apmēram mēnesi, vai tas iet vai pat pusotru, sabiedriskais radio katru rītu producē stāstus par to, ka ģimenēs sievietes tiek sistas, pazemotas. It kā ar cēlu mērķi, bet tas apakšmērķis jau ir pilnīgi cits. Jā, tā kā, es saku no PR viedokļa, pie šī visa kreisā liberālisma propagandas tiek strādāts perfekti, tiešām perfekti. Jājos tās visas izvērtības jau savu laiku sākās ar to, ka elite, vienkārši bagātā elite nezināja, kā izklaidēties, jā, un tad arī parādījās šīs te gan viendzimuma attiecības vēl, un ka tas bija tāds kā elitāra lieta vispār, jā, un tad tas tā tālāk aizgāja no paudzes paudzē, vai ne, un kā to... Ne jau velti, jā, daudzbērnu ģimenes vai cilvēki, kuri iestājās par dabisku ģimeni, tā kā tiek pieskaitīti, ja, pie mazizglītotiem, lumpeņiem, ja, tādi, izrādās, ka tikai mūsu inteliģence tā saucamā, par kuru es labāk paklusēšu šoreiz, lai neizteiktos pārāk skarbi, ja, ka faktiski tikai viņi zina, kā ir pareizi, un ka pasauli tiek vesta uz pareizajā virzienā
kam es nevaru piekrist un nepiekritīšu. Pasaule šobrīd tiek vesta pie tam ļoti lielā ātrumā faktiski uz to, ka nekas cits kā iznīcība tā nevar būt, pašiznīcināšanās. Jā, tu arī minēji inteliģenci. Es atceros, visu to atmodas laiku, ka tieši inteliģence radošās savienības, kad virzīja to kustību, ka bija tās visas mākslas dienas, dzejas dienas, kur klausījās pie Rāņa 11. septembrī, ko tur dzejnieks ir domājis starp rindiņām, aiz rindiņām, zem rindiņām, un es arī esmu bijis Jauno literātu apvienības vadītājs, un tad 2009. gadā es augustā tagad beigās ieeju dzejas dienu programmā, un nav tā sarīkojuma lielā pie Rāņa pieminekļa. Un es biju vienkārši šokā, tur bija kāds 2 nedēļas laika, tad es viņu sarīkoju kā privāta persona toreiz, jo es domāju, ja mēs no tā atsakamies, tad mēs varam, nezinu, ar tanku pārbraukt pāri, Vecrīgai, piemēram. Jāsaka jau, es nesaukšu nevienu vārdā, bet ir šie te radošie cilvēki, kuri man zinām arī, kuri ir mēģinājuši stāvēt pret šo visu, kas notiek, tad viņi ir diezgan nežēlīgā veidā vienkārši pašķūrēti malā. Un, tur šī te dalīšana ir tiešām nežēlīga. Vai tu esi, tā teikt, ar varu, jo šobrīd inteliģence un radošie cilvēki lielākajā skaitā viņi ir ar valdošajiem, viņi kalpo viņiem, viņi tiek finansēti no viņiem, un tā tas viss veidojās. Es ļoti labi atceros arī savu bērnību padomju gados, ka faktiski tieši radošie cilvēki, teātri, tās bija tās vietas, kur caur puķēm, bet mēģināja pateikt, šobrīd nekā tāda nav, manuprāt. Jo es pirms dažiem gadiem arī Grozas grāmatnīcā pašķirstīju jaunākos dzejoļu krājumus, un es brīžiem nesapratu, kāpēc tas ir rakstīts un kas tur ir vispār pateikts, kaut kā bija tā dīvaini. Un par to tagadējo mākslu gan slaveno, jau lustru, kas bija, un vēl, vai tā ir māksla, vai tā nav māksla, tas ir viens jautājums, bet tomēr tas kaut kā tas līmenis, kā teikt, Padomju Savienībā seksa nebija, un tad tagad bija tāds sākās visi tie jau jociņi un mākslas darbi, tā teikt, zem jostas vietas visi, arī tad izskaitā ne tikai Latvijā, arī Krievijā tie humora šovi un vēl kur tas tik viss pasniegts, un man liekas, ka šobrīd tiek pasniegt kaut kāda tāda, otršķirīga tā vērtība, un tas galvenais ir kaut kur vienkārši pazudis, kaut kāda galvenā tā ziņa, ko vajadzētu. Redzēji, kas ir māksla? Māksla, cik man zināms, ir par labo, skaisto, patieso. Viss pārējais, sauciet to, kā gribiet, radošās fantāzijas, un izkariet un lieciet to speciālos varbūt mūzejos, kas ir tam domāti, tātad kaut kāds performants, kur ir, lai būtu izaicinoši, tieši tāpatās kā šis te mūrāls, kas ir pie skolas, tātad, kur katru dienu apgrozās bērni, ko es par mākslu nenosauktu. Tā pašā laikā, nebaidos šī vārda kauns, apkaunojums Latvijas valstī, Venecijas bienāles paviljonā pie griestiem, tātad kā izcils mākslas darbs, lustra no falliem, tātad, es nezinu, tur stāvēja arī kultūras ministrs, kurš teica atklāšanas uzrunu un bija gandarīts ļoti. Es teiktu godīgi, es neteiktu šādā te atklāšanas uzrunu, šādā noformējumā, jo vairāk es teiktu, ka šādi Latvijas valsts nav pelnījusi, ka viņu reprezentē. Un tas tiešām, tas ir apkaunojums Latvijas valstī, lai kāds mēģinātu iestāstīt, ka tā ir milzīga māksla. Tikpat labi var diskutēt par Rotko gleznām. Viens saka, ka tas ir ģeniāli, otrs saka, ka tas ir galīgi nekas, bet tur nav šī te, teiksim tā, zemiskuma, tas ir zemiski pret Latvijas valsti kaut ko šādu te reprezentēt. Ja gribat lieciet savās vannas istabās, guļam istabās tādas lustras,
Lūdzu, bet kur vēl tālāk? Es vēl vairāk varu pateikt, es braucot uz šo interviju tieši domāju, ka šī valsts, šī Latvijas valsts, kāda tā ir šobrīd, cik tālu tā faktiski ir novest, tādu savos pat ļaunākajos murgos neiedomājās ne tie cilvēki, kas gāja uz barikādēm un stāvēja un zināja, ka viņus var jebkurā brīdī arī nošaut, iznīcināt pēc notikumiem Viļņā. Ne tie cilvēki, kas arī Otrajā pasaules karā cīnījās un ticēja, ka Latvija var būt brīva valsts, būdama starp diviem šaušalīgiem režīmiem, ja, bet tas nepiepildījās, bet cilvēki cīnījās. Un ne arī tie puiši, kas Pirmajā pasaules karā krita Ziemassvētku kaujās, ja, vēl nepilngadīgi. Neviens nevarēja iedomāties un neizlaiž savus asins un neatdeva savu dzīvību par to, kādā situācijā mēs šobrīd esam. To nevarēja laikam iedomāties arī Gunārs Astra, kuru piemineklis arī izraisījis nemazums diskusiju, jo apgrieztais krusts, un it kā es esmu dzirdējis, ka Gunārs nemaz nav bijis kristietis, ja, un arī, ka salīdzināts viņa kapa piemineklis, ja, kur tiešām tu jūti, ka ir tēlnieka darbs kaut kāds ielikts, ja, un šeit tāds ļoti diskutabls arī tas variants, ja, ka tā kā... Es Gļebu Pantaļēju neņemtos tagad kritizēt, bet man tas, kas man šķiet, ko izmantoja pie varas esošie un konkrēti tieslietu ministrs Bordāns, ja tātad pieminekļa atklāšanā šo te stāstu par Latvijas spilgtāko disidentu izmantot savā labā. Jā, tas nenoliedzami notika toreiz. Jā, tā kā pretējas vērtības vienkārši tur arī tā viss notiekās. Jo, viss tas traģiskākais man šķiet, ka to kā cilvēku dabūt ārā no tā burbuļa, ja, no tā informatīvā burbuļa. Es to arī daudziem esmu uzdevis šos jautājumus, un es esmu Latgalē runājis ar vairākiem cilvēkiem, un man diezgan bija tā bēdīgs tas rezultāts, jo man vienkārši saka, bet tā saka rādio, tā taču saka televīzijā, ja? Ko tu te stāsti, vai tad tu tam pats tici tam, ko tu stāsti, ja? Ka cilvēks ir tik tālu, ja, ka viņam nav tā informācijas avota. Ja, bet tieši tāpēc jau arī attīstās tādi alternatīvie mēdīji, kā arī šis, ja, un arī mēs, mūsu partijas cilvēki, esam ļoti intensīvi strādājuši un tieši pie sociālajiem tīkliem. Jā, ir, protams, viena kategorija cilvēku, kuri skatās un skatīsies, klausās un klausīsies to pašu televīziju, to pašu radio. Un šī, kā jau es teicu sākumā sarunas, šī kategorija ir skumji. Ir skumji ar tiem cilvēkiem vienkārši. Viņi pat negrib vairs diskutēt. Ja viņiem ir iestāstīts, ka tas ir zaglis, tas ir tāds, tas ir oligarhs, ja, tur ir, principā, cilvēkiem tas, kas ir izdarīts, ir uzliktas klišejas, ja, tātad zīmogi un viss. Bet es godīgi sakot, tā ir milzīga atbildība. Mēdīju darbs, žurnālista darbs, tā ir milzīga atbildība pret cilvēci un arī pret nākamajām paaudzēm. Es ļoti labi atceros 90. gados, kas, manuprāt, ir mēdīju brīvības, patiešām brīvības un profesionalitātes labākie gadi Latvijā. Mēs toreiz vēl ar Jānu Domburu taisījām raidījumu 90. Latvijas televīzijā. Mēs nevienam neprasījām atļauju, ko mēs varam darīt, ko nedarīt, ko kritizēt, ko nekritizēt. Mēs strādājam patiešām pēc labākās sirdsapziņas. Un neviena labā, neviens mums par to nemaksāja, ne mūsu uzpirka. Ja? Un tā bija, es zinu, arī citos mēdījos. Principā 90. gadi Latvijas mēdīju telpā bija izcili gadi. Izcili. Jo es arī sāku strādāt 92. gadā laikrakstā Atmoda atpūtē līdz pēdējam numuram, un es arī neatceros tādu gadījumu, ka būtu kaut kāds aizliegums kaut kur kaut ko publicēt, tādu es neatceros. Pēc tam es esmu strādājis arī tādos kā Jaunā avīze, Vakara ziņas, tur jau bija bišķiņ savādāk. Tomēr jau kaut kādi uzstādījumi, bet bija. Jā, bet es piebildīšu tikai vienu lietu. Mēs tagad zinām, ir tāds žurnāls Ir, kurš ir viennozīmīgi kreiso liberāļu propagandas medijs, bet
Pauls Rauceps, kurš ir šī žurnāla viens no vadošajiem redaktoriem, ja es pareizi atceros, viņš atbrauc no Amerikas pie mums postpadomju produktiem, tikko bija tapis laikraksts Diena. Un 90. gada rudenī viņš mums novadīja speciāli tā kā apmācības kursu, kā brīvā pasaulē ir jārada ziņas, tieši par ziņām vairāk bija runa, un tur bija viennozīmīgs likums tika pateikts. Ja jūs par kādu, tātad katrā ziņā ir jābūt 2 vismaz dažādiem viedokļiem. Tātad, ja ir viennozīmīgi viens viedoklis, tā nav ziņa, tā ir propaganda. Tagad paskatāmies, kas tagad notiek. Tas, ko viņš mums mācīja, to tieši arī šobrīd pārkāpj un dara tieši šie te mēdīji, kuri kalpo kreisajam liberālismam. Ar ko tad ir faktiski, ja tā var teikt, tas, kas globāli, manuprāt, šobrīd, ko var salīdzināt, kas notiek, bija proletariāta diktatūra, bija šausmīgie terora gadi 30. gados Krievijā, kur neviens nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt, ja? Un šobrīd no otras puses mums ir, būsim godīgi, globālistu elites arī diktatūra. Kur tai aug kājas, ņemsim kaut vai šo te Davosas fórumu, ja? Tā kā tur palasot šī te fóruma dokumentus, tur jau ir pateikts viss, par kādu pasauli iestājās šī te globālistu elite. Vai mēs to gribam? Jo es vēl dzirdēju tādu teoriju, kā viss vēsturiskā gaitā, ka sākumā valdīja faraoni, tad faraonis jau nomainīja karaļi, tad karaļus kaut kādi feodāļi, kamēr 17. gada revolūcija un proletariāts tiek pie teikšanas, un kā tagad esot tas jau nākamais līmenis, ka tagad jau pie teikšanas esot bomži, kā saka. Ja? Un man tā teorija tā iepatikās, jo es arī sāku domāt par tā visu, tad ir tiešām tāds kaut kāds garīgais bomzisms, ja? kaut kas tāds. Tur ir, protams, arī galvenais un noteicošais ir naudas vara. Jā, tieši tā. Naudas vara un faktiski... teiktu tā, cilvēkam nav jābūt nabagam, cilvēkam ir jāspēj nopelnīt tik, lai viņš dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi, bet tad, kad naudas vara sāk diktēt noteikumus, cik daudz cilvēkiem būtu jādzimst, varbūt tā dzimstība būtu jāsamazina, varbūt ir par daudz, tad, kad šādā veidā, šādās kategorijās tiek jau spriests, tur vairs nekāda sakara nav ar dievišķo un visbeidzot, tur nav nekāda sakara ar Dieva noteikto pasaules kārtību, kas ir 10 baušļi elementāri. Un notralināti 19 miljārdi. Jā, vēl jau nekad. Es saku tādēļ, šīs vēlēšanas būs izšķirīgas, ļoti izšķirīgas Latvijai, pa kuru ceļu tālāk, un kas notiks tālāk ar mūsu bērniem, mazbērniem, par ko viņi tiks izaudzināti. Jā, mums bija saruna arī ar Vili Kristopānu un bišķiņ pieskāros Itālijas tēmai, ka Itālijā tomēr vēlēšana rezultāti ir ļoti interesanti un, viss ir tā teikt mūsu rokās un, ceram, ka mēs arī varam kaut ko mainīt. Tā kā paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Noteikti 1. oktobrī dodamies vēlēt un neatdodam savu balsi ne par vienu no pie varas esošajām partijām. Paldies.